ko? Sveiciens jaunā video. Tātad attiecībā uz Žiguli ļoti sen nekas nav darīts kopš pēdējā video, ko jūs redzējāt. Es ar viņu pabraukājos, es ar viņu papriecājos, noteikti ielikšu maz video, ko jums apskatīties, kā sanāca. Un pēc šīs izprieces viss beidzās ar to, kad pazuda sajūgs. Tātad jāatcerieties, vienā no tehniskās apskates punktiem bija ielikts, kad ir nehermētisks sajūgs, nu kaut kā tur bija rakstīts, bet es beigās braucot, es sajūtu arī to, ka viņš tiešām nav hermētisks, viņš tiešām ir tāds, kā lai pasaka, sāk kaut kur pusē darboties, bet tas viss bija ok un varēja braukāt. Un pēc šiem te izpriecām viņš vienkārši beidzās. Nekur tādi, nu kā lai pasaka, redzam bojājumi nav, nekur garām nekas nesulo, it kā viss ir ok. Bet lielākā problēma liekas tajā, ka viens no cilindriem ir beigts. Un pat cik viņam ir 2 cilindri, un ļoti grūti saprast, kurš nu varētu būt tas vaininieks. Es paņēmu un pasūtīju vienkārši abus divus. Es pasūtīju abus divus cilindrus, un es pasūtīju jaunu šļauciņu, kas pievienojās pie otra cilindra. Bet jāmēģina sataisīt ir tie 2 cilindri, jo man ir apskate tikai šodien un rīt, un viņi beidzās. Par Žiguli es varbūt nedaudz pastāstīšu vēlāk to, ko es domāju ar viņu darīt, bet ļoti gribētos viņu sataisīt un vismaz nedaudz vēl paspēt, kamēr ārā ir ritīgi superīgi ziema, vēl nedaudz pabraukāties un uzfilmēt uz to video, jo galā tas taču ir winterbeaters. Šobrīd gan ārā ir mīnus kaut kādi 16 grādi, jau ir augsts, nav ne jausmas, vai viņš leks vai neleks, jo nostāvēs viņš arī ļoti ilgu laiku, es pieļauju iespēju, ka es pat uzlikšu akumulātoru palādēties, kamēr es te remontējos, jo aķis, man liekas, viņiem sēdās, ja nebija braukts, un garažā arī ir augsts, un nu kaut kā tā. Labi, es jūs baigi daudz ar tiem te remontu video nemocīšu, jo te jau nekas nav, un es samainīšu tos cilindrus, un pa lielam tas ir arī viss, nu viss man plānu, man viņš ir jāatgaiso. Par to te parunāsim pēc tam. Tā, nu jāiemet savus 5 kapeikas, tātad rekur ir jaunais cilindrīts augšējais. Abas es pasūtīju Brembo, nezinu, abi slikti, bet nu, 2 cilindrīši. Un rekur ir vecais. Un es jau tagad, kad ņēmu ārā to te vadīkli, es redzēju, ka rekur te ir šķidrums. Tā tad varētu būt pie vainas tas te cilindrs. Jo te šķidrumam nu pavisam noteikti nav jābūt iekšā bremžu. Un vienkārši, lai taupītu laiku, es samainīšu tagad tikai augšējo un mēģināšu atgaisot. Un tas būs tad 5 reizes ātrāk un pēc iespējas ātrāk varēs iet gāzēt. Jo izskatās, ka lejā mēģināšu paspīdināt. Ja es mēģināšu tur kaut ko tagad skrūvēt un labot, tas beigsies ar atkal kaut kādiem novērtiem nipeļiem, it sevišķi te, kur ir šļauciņi, un, nu, es to šodien negribu. Droši vien daudz no jums atcerās, kad man pirms tam bija tas, gaisošanas aparāts uz kompresoru, un es teicu, ka man viņš īsti nepatīk, un es ar viņu nemāku strādāt. Iespējams, ka vaina tiešām bija tajā, ka es nemāku strādāt, bet man viņš arī nepatīk. Man nepatīk tas, ka viņam ir vats, man nepatīk tas, ka viņš ir nērts, un man viņš vienkārši nepatīk. Un tad darba lietu dēļ es vazājos pie instrumentu veikala Valmierā, AM Tools, un es viņam prasu, kas tur šitais tāds, baigi interesantais izskatās, un viņš saka, tas ir rokas vakuma pumpis, kurš rada arī spiedienu. Tā, attaisīšu vaļā, hop, un ir. Tāds te viņš izskatās. Rokas vakuma pumpis. Šeit viņš pārslēdzās no pūšanas uz, tā teikt, spēja radīt spiedienu un spēja sūkt. Te ir trauciņi, kuros ir šķidrums, un kur ir šļauciņas, dažādas nipelīši un kas tikai te nav. Maksāja viņš, rekur vēl ir cena, 65 eiro.
Šitas viņiem ir arī lētā versija, tas te bija dārgais, bet liekas, ka tiešām tas te varētu būt baigi interesantais aparāts. Notestēšanu tad došu savu rezumē. Paskatiet šito skaistumu, uztais vakumu, un viņš pats pa trubiņu gaiss, viss skrien cauri, un tev nekas nav jādara. Gaidi, ka atgaisosies. Vienkārši bomba. Pielai tikai šķidrumu pasako, lai ir, un viss. Ritīgi labs. Ko es esmu jūs iekārtojis sev uz pieres. Paskatīsimies, kas te sanāks. It kā sajūgs liekas normāls.
Nu, ko es esmu apakaļ garažā un izvizinājos tik, cik varēju. Protams, vēl ir iespēja pabraukāties rīt, bet kaut kas līdz galam ar to sajūgu īsti nav uz beigām. Protams, viņš ir, bet viņš ir tieši tāds pats, kāds viņš bija uz tehnisko apskatu. Tātad kaut kur pusē viņš sāk strādāt, bet īsti līdz galam kaut kas nav. Iespējams, tātad jāsamaina ir otrs cilindrs, un tad viss bēdi būs izbēdāti. Bet ne tagad, jo rīt man beidzās tehniskā apskata, kā jau es to minēju. Ko es esmu secinājis pēc šīm te ziemas pavizināšanām, kas ir tādi mani secinājumi? Pirmais ir vajadzīgs sporta stūri. Šito lielo baranku ir nenormāla problēma. Visu laiku viņu grozīt, un kamēr tu viņu apmet riņķī, tu jau esi iebraucis grāvī. Tagad es saprotu, kāpēc ir vajadzīgs sporta stūri. Otrs. Es esmu sapratis, ka vismaz šim žigulim konkrēti manējam prasās bloķis, metinātais bloķis, jo tas te atvērtais reduktors standarts, viņš kaut kā tos ratus pārsviež, kuram ratam piedzīties nesaprotam, un vienkārši viņš nav patiesībā valdāms. Patiesībā. Un trešais, man prasās rucis, normāls ručņiks, jo šitas te, kas ir oriģinālais, viņš ir labs stāvot uz vietas, bet prasās, ka arī hidrauliskais, kas iedod kārtīgi lokiem spiedienu, lai tiešām samet aizmuguru. Un tad ir 100 reiz lielāka iespēja ejot līkumā ar trešo, jo pirmais, otrais, trešais viņiem ir ļoti īsts ātrums, un ar trešo mierīgi varētu līkumu izšķērēt. Bet vajag to pirmo, lai viņš iesvaida. Pašam pats nevar iesvaidīt, viņš ir baigi patiesībā stabils. Tās te ziemas riepas, es jau to teicu kaut kad, bet ir baigi labās patiesībā. Tiešām, es esmu šokā. Un jā, kas vēl tāds? Man nav ne jausmas, ko man izdevās safilmēt no tiem braukāšanās video, tagad, ko jūs redzēsiet, ko jūs jau redzējāt. Un iešu iekšā samontēšu, paskatīšos, kas tur ir, un pašam baigi interesē, bija tā vērts, nebija tā vērts. Katrā ziņā, ja redzat, ka epizode ir iznākusi, tad kaut kas jau man tur tomēr sanāca. Tad, laikam, sīkāk par pašu tehnisko apskati. Žigulim tehnisko apskati es tagad vairāk neiešu, jo, kā jau es minēju 151. reizi, trešdien, jeb respektīvi rīt, man beidzās tehniskā apskati. Uz tehnisko apskati man pāris paziņas iesmēja, taču tur nekas nav ko sataisīt, ko tu tur ņemies. Jā, nav tā, ka tur ir ļoti lieli punkti, kurus nav iespējams sataisīt, bet ir viens baigais bet. Pirmais tātad metināšana. Man ir pulverdrāts, un ar pulverdrāti, teiksim tā, tu vari sametināt mājās, ja tev ir nolūzis kāds kronšteins, kaut kas vienalga, kas, es teiksim, no skursteņa trubu, ko jūs redzēsiet garāžu pārbūves video, metināju skursteņa trubu, jā, super, bet mašīna ar pulvernieci es nemetināšu. Tātad man vajag argona miksu, un lai var normāli ņemt un metināt žiguli. Un kas ir nākamais? Tas ir laiks, tas ir baigais laiks, jo es varu tagad paņemt, iziet mēnešnieku, un mēnešnieku atkārtot var dabūt, kā tur sanāca pagad pēc likuma bija, pusgadā 2 reizes mēnešnieku. Man jau viens ir, tātad es dabūšu tikai vēl vienu. Man ir pilnīgi bezvērtīgi šobrīd iet vēlreiz tehnisko apskati, jo, teiksim, sākotnēji tā ideja bija tāda, es aizdzītu, dabūt mēnešnieku, pa to mēnesi tagad sataisīt. Jo, zin kā, no decembra uz janvāru pa vidu bija Ziemassvētku jaunais gads, vispār nebija laika tādiem darbiem. Nu, it kā tagad varētu tam pieķerties, bet nē, es nepaspēšu, es vienkārši fiziski to nespēju paspēt, jo man ir jātaisa arī garāža, man ir jāturpina vēl visādi darbi, un žiguls vairs nav prioritāts. Starp citu, vispār tā arī saka, ka ziema jau baigi ilgi vairāk nebūs. Tad nav jēga iespringt tagad. Pirmais tātad bija metināšana, otrais ir atgāzes. Viens no apskates punktiem bija par to, kad ir motoru dūmošana. Un es jau vispār pirmās reizēs skatījos, un man bija baigi smagā atcerieties, es teicu, ka nāk tāda kā siltuma smaka, kaut kas tur tāds salonā, un tas ir dēļ tā, ka man liekas, ka pūš garām izplūdes kolektoram. Tātad vai nu pats kolektors ir beigts, vai viņam ir beigta blīvi. Un, teiksim tā, samainīt, jo viņi droši vien nekas tur nav. Ieplūdniekam viegli tiek klāt, un turpat ir arī izplūdes kolektors, bet es varu 100% sadarēt, ka tur tiks novērpt kāda skrūve. Tur būs kaut kādas problēmas, par cik viņš ir vecs. Viņam var redzēt, ka daudz detaļas vispār nav mainīts un vēl projām bija oriģinālās. Es 100% varu sadarēt, ka tas būs ieberziens uz mēnesi, kamēr tur tiks kārtīgi galā. Un es to gribu darīt laikam, kā lai pasaka,
es negribu ar viņu aizbarikādēt savu garažu. Un es gribu tā, lai tad, kad es viņu jaukšu nost izplūdes kolektoru, Žiguls stāv ārā un man netraucē. Un, par cik šobrīd ir -16, tad ārā gluži es viņu negrasos vēl jaukt. Tāpēc ir jāgaida pavasars. Un trešā lieta ir pārējie sīkumi. Tās ir bremzes, tās ir pašas izplūdes gāzes, kas arī prasa tomēr zinām sagatavošanos, un es tam tagad neesmu gatavs. Man ir tāds, kā lai pasaka, tīzela īpašība. Ja es nevaru skrūvēties ar baudu, jo man tiešām patīk tā, kas ir pieiet bez stresa, paņemt normāli, paskrūvēt un izbaudīt to. Vienkārši dzīšanas pēc, kāda tam ir jēga? Tā skrūvēšanās, tas man ir tāds, vismaz pagaidām kārtīgs hobijs, un es viņu gribu izbaudīt, un es gribu lēni, bez stresa skrūvēt, izbaudot. Pa ceļam paskatoties, šitās skrūvas ir beigts, iebraukšu nopirkt jauns. Tur jāsamaina tas, iebraukšu nopirkt jaunu. Ja man sanāk tādā stresā un steigā to darīt, tad tā nav bauda. Tas ir, kā lai pasaka, ja es brauktu varbūt tās kaut kādās gonkās, tad tas ir savādāk. Tur nekādai baudē nav jābūt. Bauda ir vienkārši mauka gonkās, bet jūs vidēji sapratāt. Izklausās varbūt muļķīgi, bet tā diemžēl ir. Pagaidām es vēl to nevēlos, un tātad Žigulim, kā lai pasaka, tāds beigu noslēdzošais conclusion, kā lai pasaka, ir tas, ka lai viņš gaida, es nezinu, martu, aprīli jāskatās, jo visam vēl pa vidu, es man liekas to vienreiz teicu, man martā ir 2 manām mašīnām, viena ir sievas, viena manējā, ir jāiet tehniskās apskats. Šādi tādi sīkumi uz apskati ir jāsatais jau tagad, un, protams, viss sev arī slēpjās naudā. Teiksim, sajūgam es esmu iztērējis pār 2 cilindriem un vienu gumijas šauciņu 50 eiro. Man liekas, bet 55, jo kaut kādi 5 eiro bija piegādi. Un viss jau tie sīkumi salasās. It kā tās detaļas ir lētas, bet tev sanāk mainīt tik daudz, teiksim, detaļu mezglus, ka tas viss beigās ir ļoti dārgi. Un plus šīm mašīnām man ir jāmaina detaļas, un, miljonārs es neesmu, diemžēl, tik turīgs. Es arī neesmu, lai es paralēli 3 mašīnas mierīgi varētu taisīt, tāpēc, finansiālais arī ir diezgan liels aspekts, kā nākās iepauzēt. YouTube ar maniem 146 abonementiem man vēl nemaksā, tāpēc, tā teikt, naudiņu nekur papildus es ar to nenopelnu. Pamuldējis es esmu, tad ar to pagaidām noslēdzam Žiguļu sērijas. Paldies, ka skatījāties, bet nekur neiet projām. Nospiežat to abonēt podziņu, ieliekat komentāru, uzspiežat like. Jo martā pavisam noteikti sāksies autokontents manai mašīnai, sievas mašīnai. Varbūt arī ne tas mega interesantākais, bet pavisam noteikti centīšos kaut kā samontēt, lai ir vērts skatīties. Davai, paldies! Čau! MGRS in the house, whole roof start wobbling, goblins and Prada, we mobbing, we move.